Sveiki visiem, mēs atkal esam raidījumā klātbūtni, un pirms mēs ejam uz interviju, es vēlos pateikt milzonīgi paldies, jo mums ir 1000 sekotāji, tagad mēs esam 1000. Ja tu vēl neesi piesakojies mūsu kanālam, tad to vari izdarīt tieši šī brīdī. Mūsu atbalstītāji ir Prestiž Golfs un Pinza, kas atrodas Čaka ielā 37. Un vēl tu vari mūs atbalstīt ar savu ziedojumu, par ko mēs būsim ļoti pateicīgi, jo tas mums palīdz virzīt uz priekšu šo raidījumu. Bet tagad lecam uz ļoti interesantu interviju. Sveiki visiem, es esmu Raimonds Blisiņš, un šis ir raidījums Klātbūtne. Raidījums, kurā mēs runājam ar cilvēkiem, kuri iet savu garīgo ceļu. Un šodien, pirmkārt, es vēlos pateikt lielu paldies Lutera akadēmijai par iespēju filmēt tieši šajā vietā, jo mēs atrodamies Rīgas reformātu baznīcas lielajā zālē, ko Lutera akadēmija jau dēvē par savu aulu. Un vēl šajās telpās atrodas arī, vismaz kādreiz bija studija Melodija, iespējams jūs kaut ko tādu zinat. Un kāpēc šis viss ir zīmīgi? Tāpēc, ka pie mums šodien ciemos ir mūziķis Pēteris Upelnieks, kurš, manuprāt, arī ir savas dzīves reformātors. Un, jā, kā jau minēju, Melodija, studija, līdz ar to tā vieta man sasaucās kopā tieši Pēterī. Un man prieks tevi redzēt, Pēter. Sveiks! Sveiks, Raimonds. Tas, ko es sākumā jau gribu uzreiz iezīmēt, ir tas, ka mēs esam pazīstami, un to mēs nevarēsim noslēpt. Jā. Es domāju, mēs arī necentīsimies. Jā, mēs necentīsimies. Man ir tiešām milzīgs prieks, ka tu piekriti nākt uz raidījumu Klātbūtni. Un varbūt pašā sākumā, lai es ievadu jau tā garo neteiktu, varbūt tu pastāsti, ko tu atceries, kā mēs esam iepazinušies. Kā mēs iepazināmies? Man liekas, personiski, kad mēs pirmoreiz satikāmies, tā bija, man liekas, tu pats esi to teicis, ka ir, man liekas, tad, kad mēs satikāmies, mēs uztaisījām bildi toreiz kopā, un tu biji ierakstījis, ka ir tikšanās, kuras tā kā mēs paši noorganizējām, man liekas, tā doma bija, bet ir tikšanās, kuras noorganizē Dievs. Yeah. Un tad tā, man liekas, bija tāda tikšanās, kurā nejauši mēs filmējām klipu, kas tā bija pa kafēnīcu atgādina? Jā, man liekas, ka tā bija Horana dēlam vai kaut kas. Jā. Un viss mēs filmējām tu klipu, un tu vienkārši ienāci tur. Es vienkārši random ienāca iekšā, un visi mēs satikāmies, un tā bija tāda, man liekas, ļoti zīmīga tikšanās. Pirms tam, gan, man liekas, tu man biji uzrakstījis kaut ko Facebookā, arī par garīgām lietām, par ticību un tā, bet tā bija pirmā tikšanās, un es esmu ļoti priecīgs. Pastāst, kur mēs esam nonākuši, Raimond? Tieši tā. Forši. Tas tiešām bija tāds interesants moments, un to nevar pats, man liekas, tā izplānot. Bet šodien es vērsīšos tavā dzīvē, cik nu tu ļausi. Es ceru, ka tu ļausi. Bet sākumā, lai iepazīstinātu ar sevi, noteikti daudzi jau kāds zina, bet es tomēr vēlos, lai tu padalies par savu pašu sākumu dzīves, no kurienes tu nāc un kā tev vispār iemeta dzīve mūzikā un tā. Bet kur tu mācījies un tā, no kādas ģimenes? Es nāku vispār no Bauskas, tur es esmu uzaudzis. Dzīvojis, kaut kāda posma dzīvojis Rīgā, tagad atkal dzīvoju Bauskā, principā Bauska ir mana dzimtā pilsēta. Par mūziku runājot, mana mamma, es dejoju tautiskās dejas, un tad man mamma lika izvēlēties, jo nevarēja savienot, un tad bija tautiskās dejas vai muzikas skola. Un man tautiskās dejas bija riktīgi norebušās, tā, ka man viņas nepatiks, domāju, labāk iešu uz muzikas skolu. Un tad es aizgāju uz muzikas skolu, pēc 2 gadiem sapratu, labāk būtu tautiskās dejas dejojis. Un dzīve kaut kā man tajā mūzikā virzīja. Man ļoti no bērnības patika mūzika. Es atceros, kā laukos pie Bauskas ir tāds ciems Brunava. Sēdēju zaļā, tagad kā atceros zaļā vecā Žigulī kājas uz kapotu un klausījos kaut kādu putnu balli, Gunāru Kalniņu vai kaut ko tādu. Vēl tāds interesants fakts, ko es varētu pieminēt, ir, ka man dārziņā es biju vienīgais bērns, kuram deva mikrofonā dziedāt. Arī jau. Un tā es pat nezinu, tā mūzika. Man mījās īstenībā mūzika un sports. Es spēlēju vēl futbolu, basketbolu
Un visu laiku bija divas šīs lietas, bet laikam tomēr redz, kā beigās tā mūzika ņēma virsroku. Un tāpēc, jā, tā man dzīve tajā mūzikas lauciņā iemeta. Jā, tā kā tā. Un kādā ģimenē tu augi? Ģimenē es augu, kā domā, kādā? Es domāju... Man ir tētis, mamma, māsa. Tētis man gan nomira, ka man bija 15 gadi, bet jā, tā kā. Bet nē, man bija bērnība ļoti forša, nebija nekāda tāda. Nebija tur kaut kāds apmēram klasiskais stāsts, tur tēvs dzērājs vai kaut kādas grūtības vai vēl kaut kā. Jā. Man nekas tāds nebija. Es varētu teikt, ka augu tādā laimīgā ģimenē. Tā virspusēji skatoties no ārienes, viss bija, man liekas, ļoti labi. Es uzaugu ļoti labi. Mamma man un tētis man ļoti mīlēja un es jūtos ļoti labi. Tā kā nekas tāds īpašs nebija. Tā kā. Vai tu esi tas bērns, kurš kā startēja skolā tā no paša starta līdz pašām beigām pabeidz, vai tev ir kaut kāds savādāks stāsts? Mūzikas skolā man bija tā, ka, es sāku ar mūziku jau, mums bija, gan jau tu tam pieskarsies, varbūt grupa PER. Obligāti gribēju par to. Un tas jau bija 9. 10. klase, un tad tieši skola jau kaut kāds pusgads jau palika otrā plānā, varētu teikt. Es daudzreiz skolotājiem teicu, tur man jāiet tur uz koncertu, kaut kā man nebija jābrauc nekur, un skolotājs teica, labi, ej. Mūzikas skolā es nomācījos līdz 5. klasē, tad mani izmeta. Par ko? Par izmet par nemācīšanos. Okay. Nebija nekāds leņķdarbs, es nebiju, bet es nemācījos vienkārši. Man tur iedeva, es nezinu, bez maz vai es atceros, mamma iedeva 5 lati vai 3 lati privātstundai, lai es aizgāju izbulnējumu aptus, pieņemsim. Un es aizgāju uz eksāmenu pēdējo, apsēdos, viņi prasa, spēlē. Es saku, es nemāku. No galvas, vajadzēja mācīties no galvas, es nemāku. Es saku, labi, tagad aiziet pie mammas, tur vajag kaut kādu naudiņu atnest par pēceksāmenu. Tad es aiznesu, mamma bija dusmīga, ka man izmet. Tad viņi man uzreiz aizsūtīja uz tiem laukiem, pa kuriem es arī stāstīju. Tur es nodzīvoju kādu mēnesi, un tad skolotāji bija sarunājusi un teikt direktoru, kad es varu tomēr vēl vēlreiz kārtot eksāmenu, ka tur tādu talantu nevar laist vējā, un tur bija tādi visādi teksti un tā. Un tad es atceros, es 4 noliku to eksāmenu 5. klasē. Un 6. 7. klasē man patrāpījās tāda skolotāja, kur man deva tādas skaņdarbus, kas man sāka pašam patikt. Interesanti. Es sāku iemīlēt to mūziku, jo līdz tam kaut kādā posmā man tā mūzika šķita kā tāds darbs jāspēlē visu laiku grūti. Man pat ne jau riebumu izraisīja, bet tāds bija tāds. Bet tur skolotāji mācēja kaut kādu to pieeju uztaisīt, un mūzikas skolas pabeidz ļoti labi, kā teicām, gandrīz. Jā. Un, vai tu atceries bērnībā, vienkārši tā kā šis raidījums par garīgumu, bet tomēr es to visu, tā dzīve mums ir principā saistīta, viņa jau nav atdalīta, bet tomēr tajā laikā, tavā bērnības laikā, vai tu atceries kādus mirkļus, kur tu jau izjūti to, ka šī nav tikai materiāla pasaule? Vai varbūt ir kādi spilgti, ka tu atceries, kaut kas tomēr ir? Vai arī apziņa, ka vienmēr tā ir bijis? Man noteikti viens brīdis, es noteikti kaut kur esmu to teicis, ka es nezinu, cik gadi konkrēti man bija, bet man bija tā kā pirms miega tāda bilde galvā, ka ir. Es bērnībā arī kārtas, tu spēlēji visu kaut ko, un man no tām kārtīm iespējas, ka ir kungs, tāda bilde kungs, kurš stāv tā kā par dambretes vai šaha lauciņu, bet viņš tā kā ir pār abiem, gan to balto, gan melno. Viņš tā kā nav vienā pusē. Man tāda bilde bija, un tagad savu garīgo ceļu ejot, es jau varu teikt, ka noteikti tad jau tā bilde bija tā kā tāds tā kā, kur tas ir par to, ka ir kaut kas stāv gan pār otru, gan pār vienu, gan balto, gan melno. Bet tas tāds viens spilgs, bet tā es baigi, ja godīgi par to nedomāju, un līdz kaut kādiem
17, 18 gadiem es vispār par tādām lietām. Kāda ir dzīves jēga, ko es te vispār daru, vai vēl kaut kas. Man nebija vispār tāda Vai tev ģimene bija ticīgi? Nē. Es tik atceros kaut kādas garlaicīgas un augstas Ziemassvētku dievkalpojumus kaut kādās baznīcās. Bija kaut kad, tu atceros, kaut ģimeni tur brauci, kaut kur aizbrauc uz dievkalpojumu Ziemassvētkos, bet tas bija tā formāli, man liekas. Un man tas bija garlaicīgi, un es tur neko baigi tādu sala kājas, un likās, ka mēs ātrāk brauksim prom no turienes. Man bija tā, ka es atceros 5 gados vai 6, mani vecmama veda uz baznīcu, uz katoļu baznīcu, un man vienkārši domāju, kāpēc man te ir jāmokās? Vienkārši galvas sāpes, tur vienkārši šitā te kaut kā tur tik ilgi jāgaida. Tas bija tas mans pirmā saskarē ar vispār kaut kādu reliģiju. Jā, man līdzīgi. Un man no kopš tās arī kaut kas tāds bija saglabājies tāds, ka tas ir, Un tad tu pabeidzi arī Bauskā skolu? Jā, es pabeidzu vidusskolu Bauskā. Visu, kā tu no pirmās klases sāki? Jā, tā es pabeidzu. Man nebija tāds kaut kāds. Es saku, es biju tur, bet man bija vienkārši gudra galva. Es varēju tur, es nezinu, tur 10. klasē es zinu, ka bija, nav ko lielīties gan jau, bet 10. klasē es zinu, ka skolotāji, informātikas skolotāji pat pusgadā prasīja, vai upelnieks mācīs jūs klasē, jo es ne uz vienu informātiku nebija bijis. Jo es visu laiku, tā bija 8. 9. stunda otrdienā vienkārši, kurš tik ilgi var izturēt. Yeah. Bet tā visas pabeidzu, eksāmenus es nokārtoju labi. Par eksāmenu interesants fakts, eksāmenā vajadzēja, latviešu valodas eksāmenā, tev bija tā, ka tev vajadzēja izlasīt kaut kādu literatūru pirms eksāmenu. Pēc tam, atsaucoties uz to tevis lasīto, tev vajadzēja rakstīt kaut kādu domrakstu. Es arī neko nebiju izlasījis. Un es rakstīju eseju par Gustava Buteļa dzejolī. Kaut kādu dziesmu es paņēmu no Gustavo, bet es rakstīju Gustava Buteļa dzejolis, tas un tas. Yeah. Un es dabūju B līmeni latviešu valodā. Tā kā, man bija gudra galva, es varēju. Bet visu es pabeidzu un viss bija labi bez nekādiem liekiem. Es sākumā īstenībā nepastāstīju par to formu, kādā es gribētu iziet šo mūsu sarunu, bet es pie mūzikas, kā tev turpinājās tā mūzikas karjeras, arī mazliet gribu tomēr tur par to parunāt, bet pirms es vēlos, varbūt tas vienkārši, tur viņas tāpat tās tēmas mīsies. Tu esi teicis, ka tavā dzīvē ir bijušas atkarības. Tas ir liels topiks, kuru es pētu principā, jo arī tas man ir skāris, un es zinu, ka daudzi ar tām lietām mokās. Un tad pirmais jautājums man ir tāds šajā tēmā. Kad bija tas pirmais mirklis, kad tu izjūti pēkšņi, bet man neinteresē, kādas tev atkarības ir bijušas, jo es to saucu vienā, visas iespējamās. Ja tu gribi, tu vari arī teikt, ja negribi, vari arī neteikt. Bet kāds ir tas pirmais mirklis, kad tu izjūti pats? Es esmu atkarīgs. Un tad tur otrais paturpināt jautājums, vai tas ir kaut kāds dieva sods, vai tas ir kādam cilvēkam ir un kādam nav, kā tu domā, kā tas strādā? Man liekas, vispār. Kā tev bija vienkārši? Kā man bija, pirmkārt, man liekas, es domāju, es to varu pirmkārt, man liekas, sasaistīt ar kad jebkura atkarība, tas ir kaut kas, kur tu meklē kaut kādu, es nezinu, vai patvērumu, vai kaut kādu, tas klasiskais teikt, tu bēdzi varbūt no kaut kā. Bet es domāju, ka tas nav tā apzināti. Piemēram, mans nebija apzināti, ka es tagad tur manā gadījumā pīpēšu zāli, tāpēc es gribu aizbēgt. Savā galvā es tagad pīpēšu, tāpēc gribu aizbēgt. Yeah. Bet es domāju, ka tas bija kaut kādā tāds veids, un man kurā brīdī es sapratu, ka es esmu atkarīgs. Noteikti, zini kā jau klasiskais, kurš ir atkarīgs, viņš sākumā to dara. Un ja viņam kāds saka, tu esi atkarīgs, viņš saka, nē, es to jebkurā brīdī var izbēgt vai vēl kaut kur. Un tad priekš manis tas, man liekas, bija kaut kādi, ja zāli sāku pīpēt, man liekas, no kodiem 18, 19 gadiem. Jo es arī, kad biju jauns, es baigi, man nebija tā, kad es tur biju baigi tendēts vai uz kaut kādām atkarībām vēl. Bet, un tad, man liekas, pēc kaut kādiem 5, 6 gadiem. Tu zini, ka tad saproti, kad kaut kādā brīdī, pirmkārt, tu sāc izjust kaut kādas veselības problēmas. Tas ir pirmais tāds ting.
Jo tu jau pats negribi no vienas puses atzīt, ka tev ir atkarība, bet tad, kad tev no ārpasaules sāk kaut kādas, piemēram, azartspēļu atkarībai ir, piemēram, tas, ka tev tu reāli vairs nav naudas. Tu sāc kļūt, man nav bijis tā, ka es uz parādos bijis, bet tu sāc kaut kādas just lietas, kuras tev sāk traucēt un kuras tu sāc pamanīt pats, nevis kāds tev pasaka, bet ka tu bāc, man tas traucē. Ķipa es tā negribu, man liekas, dzīvot. Un man tas traucē, un es nevaru apstāties. Jā. Vot, un man liekas, ka tur ir tā vīka, ka tu pats saproti, kad ir auzas. Un tu atceries tādu mirkli, es atceros kaut kā, tas varbūt nebija tāds mirklis, bet tāds posms, ka es atceros, tur sēdi, pīpē, sēdi līdz naktīm, tur pie muzona taisa, viss super muzona taisa, bet sākās kaut kādas nervu sistēmas problēmas, tu paliec neiecietīgs, tu reaģēji kaut kā, tu saproti, bāc, bet šitā nevajadzētu tā kā reaģēt vai mājās, vai ģimenē, vai vēl kaut kā, man liekas, tas ir tas brīdis, kad cilvēkam pašam jānonāk saprast, kad nevis kāds tev pasaka. Jo visi, kas teiks, viņi garām vienkārši. Jā, viņi tev teiks, tu varbūt aizdomāsies, tu sapratīsi, bet teiks, tev pat ieslēgsies, man kaut kādā brīdī ieslēdz spīts, pieņemsim. Es varu tāpat funkcionēt, tas funkcionē, viss jau man labi, bet tu saproti, nē, tas ir tā kā kaut kāds tev liekas svars, no kura principā pat nav kaut kādā ziņā jēgas. Tu saproti tās atkarības no viens bezjēdzīguma, ka tu jau nav nekāds beigās labums no tā. Tāpēc tas, man liekas, bija tas posms, kad es tā kā sapratu, kad es tā vairs negribu. Es pats sev sāku nepatikt. Tādā ziņā. Okay. Liekas, labi, tad ir loģiski uzreiz turpinājums. Kad to saprati, tu vēlējies ar to tikt galā? Kā tev tas notika? Es vēlējos tikt. Kā es mēģināju? Es domāju, es vairāk sportošu. Cik garš, pieņemsim, tas posms no apmēram tā, provizoriski, es tagad saprotu, bāc, man ir problēmas. Un cik ilgi ir tas posms, ka tu tomēr, un es netieku galā. Zini kā, tas ir tāds viņveidīgs, jo, tāpat kā, es nezinu, tur, kad džeki piekdienās, sestdienās iedzer, riktīgi tur piedzerās vēl kaut ko. Svētdien, pirmdien nedzeršu visu nekādu vairs. Nekādu. Otrdien, trešdien, ceturtdien jau labāk sēties. Un te īstenībā kaut kādā ziņā tas līdzīgs, tev uzlaik tās sajūtas ir viļņveidīgas. Zini kā, tu tā kā visas negribu šitā vairs. Jā. Visu tu vairs tu nedari, visu tu tur, es nezinu, priekš manis tur bija diena nepīpēt vai vēl kaut kas, tu tā kā, forši, sajūties labāk. Varētu atkal. Saprotu, un tas tāds viņveidīgs, bet, es nezinu, es centos viņveidīgi. Tas nebija tā kā posms gadu, tagad cenšos katru dienu to nedarīt. Tas vienkārši viņveidīgs posms. Es tur mēģināju vairāk sportot. Tu vairāk sāc sportot, tad, forši, sajūties, mierīgi uzpīpēt, tu nejūties tik nogurdus. Saproti, varbūt problēma nav tajā, varbūt tā problēma tas, kad es nesportoju. Vēl tur es gāju pie psihologiem, pie kaut kādiem, pie tantiņām visādām kaut kādām. Es tur negāju, paldies Dievam, bet pa lielam es gāju, mēģināju visu kaut kur meklēt, bet uz kaut kādām meditācijām es gāju arī, un tas viss ceļš īstenībā, bet es atceros tagad es atcerējos to, vienmēr bija kaut kāda maza balss, kas man teica, tad, kad tu nepīpēsi, tad būs baigi labi. Kaut kāds, es nezinu, es zināju to, tad būs, tas būs forši. Bet tas posms, bija, nezinu, kad gan jau 2-3 gadi, kad tu tā visu laiku tā kā, kad tu saproti, ka nav labi, tur veselība, vēl kaut kas, tu saproti, ka tu gribi no tā tikt vaļā, bet tu tā kā nezini īsti kā. Vai tev bija tādi mirkļi, ka tajā visā posmā, kad tu jau esi pieņēmis lēmumu, viss es esmu sapratis, es tiešām dzīvoju tagad to dzīvi un 100% esmu pieņēmis lēmumu, es vairs tā nedzīvoju, neeju tajās atkarībās, bet tomēr par spīti tam visam vienkārši atkal tu saproti pēkšņi, pats ir norāviens. 100 punkti. Tā, man liekas, tie, kas ir atkarībās bijuši, vai ir tie 100 punkti saprot to, ja tu ne. Es gribētu īstenībā satikt kādu to cilvēku, no vienas puses paspiest roku, parunāt, kur varējuši ir tā kā paši. Un es īstenībā pat pazīstu kādus, kur kad nolēma kaut kādu lietu nedarīt vairs. Viņi ir darījuši un nedarīt vairs. Bet man noteikti tā bija, kad es saprotu, visu es to vairs nedaru.
paiet diena, 2. Jo tas tāds, zini, kāds, tu vienkārši, tev ir grūti un tu negribi vairs. Es saku, tas piemērs par tiem, kas piekdienās, sestdienās, tur buhā vēl, tas ir tas ripisks piemērs, tāpēc, ka tad, kad tu jūties slikti, tu to negribi vairs. Tev pašam, tu jūti slikti, bet atkal aiziet kaut kāds posms, tu atkal to gribi. Bet, jā, tā kā, man liekas, jābūt kaut kādai alternatīvai. Tavā dzīvē, ar ko tu aizvieto varbūt kaut kādā ziņā to, ko mēs sākumā runājam par to, ka tu kaut ko mēģini piepildīt vai aizbeigt, vai tā ir kaut kā tāda, es pat dzirdēju tādu teicienu, tas ir par jebkuru, es domāju, atkarība pa alkoholu, jebko, tā atkarība ir kā tāda mēram bez maz vai mātes krūts, kurai tu piezīti. Tā kā tas tāds patvērums, kur tu jūties tagad labi, tu ieslīgsti un vēl. Man liekas, ka tas ir tas, ka tev jāmeklē kaut kas, ko tu vari kaut kur patvērties, kaut kur citur. Tā kaut kā. Kaut kur es runāju par šo tēmu arī ar Kasparu Simonoviču. Mēs runājam, mācītājs ir, mēs ar viņu runājām, viņš teica, ka tā pati dziļākā būtība tai atkarībai esot vientulība. Interesanti, ka viņš tā to, ka pati sakne tam visam, ka cilvēks vienkārši ir vientuļš. Un tad viņš sāk, kā viņš maina to, tad viņš sāk piedalīties, un tad viņš kļūst vairs nevientuļš. Jo tur viņš patverās to, ko tu teici. Tā patveršanās ir tā vientulības apslāpēšana. Ļoti interesanti īstenībā. Labi, finišējot to atkarību tēmu, kā tev liekas, kā ir ar tiem divi tur jautājumi? Viens cilvēks ir, ko tu varētu pateikt vienam cilvēkam, kurš ir reāli atkarībās? Kas ir tas, kas viņam varētu, jo katram varbūt ir savi ceļi. Es nezinu, kā tu to domā. Kas ir tas, kas pirmais, ko varētu darīt? Jo noteikti es zinu, ka ir cilvēki, kuri mokās ar to. Es pats esmu mocījies un es pats esmu meklējis, kas tas ir un kā. Tas ir viens. Un otrs jautājums ir par tiem cilvēkiem, kuri saskarušies, ka viņu tuvinieks ir atkarībās. Kā šiem abiem cilvēku tipiem tu redzi? Kas ir tie pirmās lietas, kuras varētu? Man liekas, tas cilvēks, kurš ir pats atkarībā un mokās un vēl viennozīmīgi vienkārši praktiski, fiziski vienkārši meklēt palīdzību, domāju. Jo tad, kad tu sāksi meklēt, lai cik tas grūti nebūtu pateikt kādam, un tīpaši tas saslēdzās arī to otru jautājumu, kad, man liekas, un tas ir, protams, ļoti grūti, ka tam varbūt savam tuvākajam teikt tev, tu redzi, ka man ir, nav labi. Bet tas, man liekas, tajā brīdī, kad tu esi atkarībā, tas ir tik ļoti grūti pateikt, varbūt otram vēl, bet, man liekas, fiziski meklēt palīdzību un cilvēkus, kuri var būt ar tevi tajā kopā. Un man liekas, ka tā ir uzvara. Kaut vai pēc tam nebūs varbūt kaut kāds brīnums uzreiz, ja tu tagad pastāstīsi vai būs kopā un tagad tu izbeigsi, bet tu vismaz zināsi, kāds, kuram tu vari uzvanīt, kādam tu vari pateikt, man liekas, nepalikt tajā, jo viens ir tā atkarība, bet mēs redzam, ka daudzreiz tās atkarības noved pie kaut kādām vēl trakākām lietām. Cilvēki varbūt pašnāvību izdara, vēl kaut kur galīgi aiziet, ka tam cilvēkam meklēt to pa kaut kādu cilvēks, man liekas, tas ir. Un tas, man liekas, atkal izrauc tevi no tās vientulības, jo tev, tad, kad tu esi atkarīgs, no vienas puses tu esi kaut kādā, varbūt barā, kur to visi dara, bet tāpat tu aizēji mājās un tu esi atkal viens ar sevi un atkal ar šīm sajūtām, jo parasti tajos baros, kur to dara, tas ir, visi īstenībā tur ir tādi salauzti, bez maz vai, un atrast kādu, kurš ir varbūt tev, kurš varbūt kā atbalsts un kurš tev var palīdzēt. Un tādu, kurš tev neteiks, tu atkal tu lieto vai atkal tu dari vai kaut ko, bet kurš tev, un man liekas, tu kaut kādā ziņā tas var palīdzēt. Praktiski, es domāju, fiziski tā ir kaut kāda lieta. Un tam, kurš dzīvo varbūt to atkarīgo, ir daudzas, es dzirdējis lietas, kā darīt, bet ir arī traki gadījumi, kad cilvēki vienkārši no tevis tā kā norobežojās un liekas, kā tā var darīt. Piemēram, tev dzīvo ar kādu atkarībnieku un viņš nevar tikt galā un tu viņiem saki un ir runāts, bet viņš to nevar izdarīt. Un tad tu vienkārši varbūt aiztaisi savas durvis ciet, kaut cik varbūt tas nav liekas nepareizi, bet man liekas, ka tas arī strādā, jo tu saki,
man liekas, ka cilvēkam, kurš ir atkarībā, ir divas opcijas. Un ja viņš dzīvo ar ģimenē vai vēl kaut ko, ir divas opcijas. Vai nu tā kā tu izvēlēs kopā, vai tu izvēlēs to atkarību, vai tu izvēlēs to otru pusi no vienas puses. Jo tu saproti, ka tā otra puse viņa negrib to, viņa grib tevi, tu cilvēku. Un tev kopā jādabūna ar kādu, kur tu vari cīnīties. Man liekas, tas ir tā atslēga. Ka, tu nevari, jo cilvēki tik ļoti, vai pat neatkarības, visādas citādas lietas, kas varbūt kuram tu kādam aizrādi, es tev saku, Raimundo, man nepatīk, kā tu šito dari. Un tad ir opcija, tu izvēlēs, vai nu tu to riktīgi sasaist ar sevi, tu saproti, nē, es vienkārši tāds esmu, es tā darīšu. Ķipa, bet tu saproti, dziļi, nav pareizi, ka es tā daru. Un tā ir tā gan jau lepnība. Ko padomās, kā es viņam teiktu piekāpšos un tā. Labi, es te kaut kā aizplūdīju. Vai tev ir bijuši kaut kādi brīži tajā atkarību posmā, kur tu jau saproti, ka tev ir vajadzīga kaut kāda garīgs spēks, pamats tam, lai tu stāvētu, būtu brīvs, piemēram, vai tu atceries kaut ko tādu, ka tas tev ir palīdzējis? Es laikam vienmēr esmu jau, saku, līdz 18, 19 gadiem es nedomāju vispār tādām lietām, bet no 18, 19 gadiem man visādi dzīves notikumi bija vēl, kad es sāku pievērsties tieši tam garīgajam ceļam. Es varētu teikt, es sāku paciet to garīgo ceļu. Un tam man īstenībā viss tas atkarība posms un tā garīgais ceļš vienmēr gāja roku rokā. Es meklēju, protams, praktiskus, fiziskus kaut kādus risinājumus, bet man likās vienmēr, ka tā sakne un viss tas ir garīgs kaut kas. Tas nav tāds, ko es praktiski varēšu saņemties, izmainīt, un to tas arī parādījās praksē, kad es to nevarēju izdarīt. Tāpēc 100 punkti, kad es meklēju kaut kādu garīgu, gāju uz meditācijām, tur es arī kaut kādu laiku nepīpēju un vēlu, man likās, viss ir ok, bet tāpat tu atkal tā kā. Bet 100 punkti tas ir garīgs spēks, kas tev palīdz. Un ir daudz brīnumu dzirdēt, ka cilvēki kaut ko piedzīvo, vienkārši to nedara vairs. Un tad nezinu, kā tas notiek. Vēršoties pie mūzikas un garīguma, es principā šīs lietas ļoti savienoju, kā arī visu dzīvi nevar atdalīt garīgums tur vai dzīve vienkārši. Bet pastāsti par šo tēmu caur savu skatu punktu, kā tu redzi garīgums un mūzika, vai tās ir saistītas, kā tās ir saistītas, kur tu to jūti, kā tas izpaužas? Man liekas, tas ir, kā tu teici, to vispār nevar nodalīt. Man liekas, mūzika ir pat no vienas puses, viņa ir ļoti garīga, no vienas puses, un viņa ļoti ietekmē cilvēku. Un es domāju, pat viņa ietekmē tā, ka cilvēki pat varbūt dažreiz nenojauš, cik tā mūzika ir nopietna un cik tas ļoti ietekmē cilvēku. Nezinu, tur mūsdienās ir dziesmas, kurai tev var būt skaista melodija, nenormāli viss skan. Un tur jaunieši dzied līdzi, bet viņi neaizdomājas pirms vārdus, kāda ir. Pieņemsim. Tāpēc man arī personīgā mūzika, ko es vienmēr esmu pats rakstījis, vienmēr ir bijusi par to, vienmēr ir bijusi par man laikam mērķis, un es tā neapzināti, bet vienmēr bijis ar savu mūziku, cilvēku. Un tas nav apzināti, ka es gribu ievest kaut kādā stāvoklī, bet vienmēr esmu dzirdējis arī daudz cilvēku, kas man saka, tu tā kā ļauj patvērties. Atkal, mēs kaut kur pat atkarībām, tas patvērums, ka tā mūzika, atkal vismaz man tā ir vieta, kur pašam patvērties, kur es jūtos ļoti labi, bīstamā vislabāk, un arī citi, klausoties mūziku, ko es radu, arī var patvērties kaut kādā, nezinu, garīgā vietā vai vēl kaut kā. Un vispār, man liekas, mūzika ir, reāli ir garīga, ļoti garīga. Un man liekas, ka mūzika vispār radīta, lai viņa būtu garīga. Un, kā tu teici, man liekas, tas tāds nevar atdalīt to garīgo no laicīgā. Un pat zinu, kā mūzika var ietekmēt, tu uzliec dziesmu, tu arī paraudāt kāds, tu uzliec dziesmu, tev ir pienāk enerģija, tu tur tāds paliec enerģisks vai vēl kaut kāds tev uzmundrina, iedvesmo, un tas jau vien parāda, ka mūzikai ietekme, un viņa ir ļoti, ļoti garīga, man liekas. Tas ir tāds. Runājot par mūziku vēl, šī nav reklāma, bet mums ar Pēteri ir kopdarbs, viens saucās Garā. Jūs varat paskatīties YouTube ir klips.
Bet reklāmas pauze. Jā, tas tā vienkārši interesi pēc var uzmest acis. Bet par tevi, vairāk par tevi, par tavu to procesu, kā tu gāji. Kurš bija tas posms, kad kā tu nonāci tajā grupā? Kā ir pareizi? Kā tu nonāci? Kas tie pa cilvēkiem? Kā tas sākās tā, kad es dziedāju tādā vokālajā studijā Aprīļa Pilieni pie skolotājas Nijolas. Tas tur Bauskā bija? Bauskā, jā, viss Bauskā. Bet viņa arī mācīja Rīgā, Latvijas televīzijā. Viņai bija studijas telpas. Un pie viņas arī vienkārši nāca dziedāt gan Emīls Balcers, Music, Ralfs, Eilants. Un kaut kā tas, es atceros, un tad mēs kaut kur daudz tikāmies, mēs braucām uz konkursiem visādiem kopā, vēl kaut kas, visu kaut ko padarījām. Un tad mēs vienkārši ar Ralfu izdomāja, Ralfam bija raidījums, bija tāds Sems LV. Cik jums gadi bija tajā laikā apmēram? 14. Tad nevar 14, jā, mazi, mēs bijām mazi. Un tad mēs vienkārši, viņam bija raidījums par beatbox ar kaut kādu džeku. Un tas Emīls, viņš tā beatboxoja, tur bija viens Emīls sākumā. Un viņš tā beatoja, kad, Ralfs teica, vai taisam grupu? Un viss tā mēs kaut ko paši sākām, mēs piedalījāmies dziesmanē paudzei. Pirmā uzstāšanās mēs tur mēģinājām Latvijas televīzijā pie tās Nijolas, tur telpā paši domājām kaut kādus, tad tur Ralfa mamma mums bija menedžeri, un mēs viņai parādījām to priekšnesumu, ko mēs sagatavojuši. Viņa teica, nopietni, viņš tā kā sūdu. Viņa pateica, viņa saka, jo es domāju, uzstāties, tad mēs tur pārtaisījām, un dziesmanē paudzē mums labi gāja, mēs dabūjām 2. vietu. Jā, tas ceļš sākās tajā mūzikā. Tas perlaiks, un tas laiks man ļoti daudz iemācīja vispār, kad ir ļoti daudz jāstrādā, ļoti daudz jāmēģina, ļoti daudz jāiegulda. Tu tur nopelni pa koncertiem naudu, tu uzreiz ieguldi studijā, klipā. Un tas bija tāds posms, kurā es ļoti daudz ko iemācījos. Bet jums bija arī menedžers kāds, kas Ralfa mamma bija tā, kas tā kā uzņēmās, viņu tur runāja, mums bija koncerti. Jaunajā Vilnī mēs piedalījāmies ar Pēru. Interesanti arī, kad mēs bijām kaut kādu gadu, man liekas, vai 2, tad Emīls teica, ka viņš vairs negrib būt grupā, viņam citi plāni. Un tad ko mēs darījām? Mēs ierakstījām mūzikas sadaļā draugiem.lv pie žanra beatbox. Mēs bijām pirmie populārākie, un tad mēs ņēmām uzreiz 2. populārāko. Tur bija kaut kāds džeks, kurš bija uz Nokijas melodijas, tas tīri, vai bumeri, vai kaut kā. Viņš bija uzbītojis pa virsu. Un mēs viņu sakontaktējām, un episki, ka viņu sauc Edmunds. Tad mums nevajadzēja, jo tas nosaukums bija Pēters, Emīls, Ralfs. Un tad bija Pēters, Edmunds, Ralfs. Un tā tas ceļš man gāja. Un kas tālāk notika ar to grupu? Man bieži arī cilvēki šo jautāju, kas notika, jūs sastrīdējāties vai vēl kaut kas. Vienkārši tas kaut kā dabīgi. Tur es zinu, ka manai mammai, viņai bija tas, kad vienā brīdī bija tā dīvaina, kā tu brauc uz koncertiem un tev tur bezmaz vai nemaksā un visu tu ieguldi. Es to sapratu īstenībā, bet un tu tur, es domāju, ka tas bija kaut kāds, kā mēs bijām bērni dabisks. Vēl, kaut kā dabisks un kaut kāds pieaugušo tur process vai vēl kaut kāds. Un mamma pateica, nē, tu šoreiz nebrauks uz koncertu. Vienu reizi. Okay, labi. Tas kaut kā dabīgi notikās un nebija kaut kādi baigie tur vai strīdi vai vēl kaut kas. Tas dabīgi notikās. Un cik gados jūs pabeidzāt to? Tas neatceros. Man liekas, 13, mēs kaut kā 13, 14 sākās. Man liekas, kaut 2, 3, 4 gadi mēs kaut kādi 16, 17 gadi varēja būt, ka tas tā kā... Bet tagad jūs satiktos uz ielas, jūs runājat? Jā. Man interesanti sveiciens ir Edmundam. Edmunds man uzvanīja šajā dzimšanas, man bija 28. oktobrī dzimšanas diena, un es skatos, Edmunds zvana. Video zvanā. Čau, Edmunds, viņš saka, klausies. Viņai vienkārši sievai arī ir dzimšanas diena tajā pašā dienā, un viņš vienmēr atcerās pa mani. Okay. Un viņš saka, davai, es uzvanīšu tev. Tā kā viss ir... Labi, un tad noslēdzās tev per posms, un tālāk. Kas tālāk ar mūziku notiek? Es jau sāku darboties, Juglā bija studija Jānim Kalvem, tur, kur kreisais krasts rakstījās. Un vienkārši Dairis no kreisā krasta bija pamanījis, viņam patika mana balss, jo mēs pie Daira ar Periem gājām tur ierakstīt vokālus.
Un viņam patīk man balss. Viņš man teica, ka varētu kaut kādas dziesmas uztaisīt kopā vēl. Un tad es sāku studijā darboties. Un tā es pamazām lēnā garā sāku ar reperiem. Tajā ceļā aiziet, kas man ļoti patika. Un man laikam patīk tas, ka es varu pats ķimerēties ar mūziku, darboties studijā, rakstīt un tā. Un tā tas ceļš aizgāja līdz ierakstu studijai, kur man ļoti patika. Es pat beigās neko nesaprotu, bet man ļoti patika to visu darīt. Un tad sākās, tad es sapinos ar reperēm. Tad jau tev, tu izdevi kaut kādus gabalus, tad es atceros, ar kurtu tev ir viens gabals, man liekas, bomba vienkārši. Un tā tu to ceļu, un tā tad, kurā brīdī tu pievērsies pilnībā garīgam ceļam? Kas tas pa mirkli bija? Kā tu nonāci līdz tam? Jo mēs zinām tagad Pēteru Upelnieku kā reāli cilvēku, kurš runā par Dievu. Un kā tu nonāci līdz tam? Kas tas bija? Es tev varētu teikt, ka tas, kā es teicu, līdz 18, 19 gadiem es neko baigi nedomāju par tām lietām. Tad 18, 19 gadi es satiku tagadējo sievu, īstenībā ar kuru īstenībā mums tajā brīdī vienoja ļoti visādas sarunas garīgas. Yeah. Un tad bija posms, mēs tur sākām satikties, un tad es atceros, es aizbraucu, man piedāvāja aizbraukt uz Norvēģiju. Ir Valdis Indršonoks, viņš ir Latvijā zināms slavētājs. Un viņa dēls, Kārlis, ar kuru mēs arī tur pērlaikos tusējām, kopā spēlējām, talantīgs mūziķis. Un, viņš man uzaicināja braukt uz Norvēģiju. Es nezinu, kāpēc viņam uzticēja kaut kāds norvēģu mācītājs, sarunāt džekus no Latvijas grupu, kas brauks uz Norvēģiju kopā un spēlēs muzonu. Man vienalga, es tur pa garīgām lietām nedomāju. Man svarīgi, es Norvēģiju aizbraucu pa velti uz Norvēģiju, paika pa velti, muzonu var spēlēt, viss super. Un es aizbraucu uz turieni. Es atceros, pēc pirmajām 2 dienām tur cilvēki lūdza, tur viss kaut kas notikās. Pēc pirmajām 2 dienām mēs bijām 4 džeki no Latvijas. Pēc pirmajām 2 dienām tie 2 džeki, ko Kārlis vēl bija uzaicinājis, viņi bija tādi metālisti, viņam bija melni nagi un gari mati. Un viņi aizlaidās prom, nevienam neko nesakot ar stopiem. Viņi pat gīčes atstāja. Iedomājies. Viņi uzrakstīja Kārlim, mums šitā kristiešu nepatīk, mēs maucam prom. Un neko, bet es tur paliku, man tas netraucēja. Protams, bija kaut kādi dievkalpojumi, kur cilvēki ripoja pa zemi, gāzās un kaut kas tur visau, kas bija, bet bija laba pieredze. Un vienā no reizēm, es vienkārši stāstu, kā man tas ceļš gāja, vienā no reizēm spēlēja klavieres. Un man pienāca vīrietis klāt, un viņš prasīja, vai es varu palūgt par tevi. Es domāju, labi, lūdzu. Tad viņš uzlika roku, sāka lūgt, un es kaut kur aizlidoju. Man vienkārši bija tāds, es pēc kādas minūtes spēlēju pie tām klavierēm, atveru acis un skatos, viņi kaut kādi 7 cilvēki stāv tādā rindiņā, visi viens otram rokas uzlikuši un lūdz par mani. Un es varētu teikt, ka no tā brīža es sāku meklēt riktīgi, kas notiek, kas te vispār dzīvē notiek. Un tā es to visu ceļu līdz tam brīdim es meklēju, ļoti meklēju. Es tiešām no sirds meklēju patiesību. Es gribēju zināt, kas šeit notiek. Es nevarēju, man nebija miera par to, labi, es tur vēl pīpēju vēl, bet man nebija miera. Es nevarēju atrast mieru, jo, man liekas, miers iestājas tad, kad tev ir, kad tu, nezinu, vai saproti, bet tev ir tāds, tu saproti, man arī tagad miers, jo es zinu, kur tu esi, man ir tāds, viss tā kā es zinu. Un tad es meklēju mieru, un es kaut kur meklēju, kā es teicu, meditācijām gāju, teicu, ka es esmu pats Dievs, visādas tur mācības noteikti, es nezinu, kā viņas mūsdienīgi sauc, New Age. Secreta tā grāmata tur. Tur tik tālu man lika, man tā bija pa grūti, jo es vienkārši domāju, man tur kaut kas jāvilz. Es laikam biju slinkais, garīgais cilvēks, joprojām varbūt es esmu slinkais, bet tādā ziņā, kad es beigi man nepatika tur ne jau praktizēt. Kaut kā gāju uz meditācijām, man arī praktizēju, gāju to ceļu un mēģināju. Yeah. Bet, un beigās pie tā, kā es nonācu, jo iepriekš, pirms tam man nāca cilvēki stāstīja uz ielām, tur kaut ko pa Dievu, pa Jēzu man stāstīja, un es teicu, ar šo pasaku grāmatu ejiet projām. Es taču zinu, kā ir. Parunāt par Jēzu 5 minūtes. Jā, vai jums ir laiks? Vai jūs esat laimīgs savā dzīvē? Es vienmēr teicu cilvēkiem, ka es esmu laimīgs savā nelaimē.
Jo es biju atradis tādu stāvokli, ka nav labs un slikts, ka viss vienkārši ir un ir viss tā vienkārši plūst un mainās. Vai budisms, vai es nezinu, kā to. Es to nemācēju. Man bija tāda non-duality. Tā mācība non-duality saucās, ka tu domā ne tik par daudz, kas notiek, bet tu koncentrējies uz to, kas ir tas, kas visu uztver. Saproti. Tur bija, es biju ļoti dziļi. Plus, kā tu pīpēji zāli un tu vispār aizēji un tur laiks ir relatīvs un tu esi tik dziļi sevī, ka tu, bet ārpasaulē kaut kā tas rezultāts neparādās. Es esmu laimīgs savā nelaimē. Jā. Un viss, un tu tā dzīvo, bet zini kā, cilvēkiem ar tevi nav viegli dzīvot, ka tu esi tāds kaut kāds. Un tu esi meklējumos. Es esmu meklējumos visu. Es esmu meklējumos, es pat nedomāju. Un tad ir kaut kāds posms, atceros, 26, 27 gadi. Tagad man 3, 4. Kā tu sāc nogurt. Tu vairs zini kā, jo tev nav miera, jo tev nav galvā atskaites punkti. Tev garīgums ir tāds, tu liekas, tu vienā vakarā saproti, kā viss strādā. Visi zinu. Tu piecelies no rīta un viss tavs atklāsme, viņi visi sabrūk kaut kādu praktisku notikumu priekšā un viss tev vairs, viss tavs tā kā smiltis, viņas ir un jūra uznāk un viss tas, ko tu tur uzrakstīji, saprati, viss vairs nav un tev nav kur patvērties, tev nav atskaites punkti. Un tad es biju klasiskais stāsts, ko es esmu stāstījis daudziem, bet varbūt kāds to vēl nav dzirdējis. Es biju redzējis filmu Tā stunda nāk. Tā ir filma par 2 kristiešiem. Viņi ir uztaisījis, manuprāt, nekristietis, neticīgs cilvēks, bet noteikti viņam likās interesants tas viss stāsts, tā bilde, tā miedarbība starp bija Ēriks un Daniels, un viņiem tas likās ļoti noteikti smieklīgi, interesanti, un tas tāds, un es biju to filmu redzējis, un es biju iemācījies, vienkārši tur bija dziesma, kas Poškus, man liekas, ir režisors. No Bībeles rakstuvieta, bet tā stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji Tēvu pielūdz garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Jo Dievs ir gars, kas viņu pielūdz, un tev to būs pielūgt garā un patiesībā. Un es biju iemācījies to. Tā ir reāli rakstuvieta, tā ir konkrēta. Es biju iemācījies rakstuvietu savā galvā jau, bet tas nebija, es mācījos tikai kā prikoli, jo man likās tik smieklīgi, un es vienmēr, kad viņi sāku dziedāt tusiņos ar draugiem, tur bija un vēl vienkārši izmainījās atmosfēra. Riktīgi ienāca prieks un tāds riktīgs un viss. Un tā ir tā liktenīgā dziesma, ko es biju iemācījies, un tad bija viens tusiņš, kurā man pienāca klāt viens džeks, kur es zināju tādu vispār personu, bet viņu nepazinu personīgi. Un viņš man pienāca klāt, pateica, čau, radinieki. Es domāju, kāds radinieks? Izrādās, ka viņa vecā māte ar manu veco tēvu, viņiem abiem otrās pusītes bija mirušas, un viņi tādā vecumā sagāja kopā. Un tāpēc viņš man saka, radinieki, jo mēs kaut kur sanāk tagad viņa vecā māte, manu veco tēvu sagājuši kopā, un mēs pat tagad smējamies, kad iedomājies, ka viņiem vajadzēs sajiet kopā, lai mēs ar viņu satiktos. Un mēs ar viņu kaut kā satikāmies, sadraudzējāmies, un viņš bija tas, kurš man teica, es viņam vienreiz aizsūtīju to, Tā stunda nāk, arī pa prikolu. Viņš klausās, ja uztaisīt dziesmu riktīgi. Tā kā tu esi mūzika, studiju, un tad mēs arī taisījām. Sākumā es biju tāds skeptisks par to, jo es jau biju garīgi salauzts no stāvokļa, kad es esmu amagāda, es pats esmu dievs. Līdz tam brīdim, kad tu saproti, ka tu vairs nevari un tev pat vairs tāds, tu pat vairs necenties, kad teici par tām atkarībām, tu pat vairs necenties, tu saproti, es vairs nevaru. Un viss, mēs sākām taisīt to dziesmu, un dziesmas taisīšanas procesā, tu to dziesmu klausies kāds 500 līdz 1000 reizes, un visu laiku dzirdi, tā stunda nāk un ir jau, un tur Jēzus ir dzīvs, Jēzus tevi mīl, Jēzus visu laiku. Un tu viens pats studijā sēdi, klausies to savu balsi, un es nevaru man to pateikt, kas notika tajā, es nevaru te pateikt, kas notika. Man neviens nestāstīja, man neviens nepārliecināja, man neviens neiestāstīja, man neviens nekur neievildināja, neievilka. Es vienkārši vienā brīdī, es pats nesapratu, vai tas ir pa īstam. Tā kā tagad mēs nopietni to tagad daram. Jēzus tiešām ir dzīvs, Jēzus tev mīl, tas tā kā joks, un es pats nesapratu. Un ja cilvēki paklausīsies to dziesmu, viņi sajūtīs tās pašas sajūtas, viņi domās, tas tā kā tie čaļi riktīgi piedurās.
vai tas tā kā nopietni, nevar saprast. Tu tagad vari atbildēt, vai jūs riktīgi pieduraties, vai jūs nopietni, reāli. Tajā brīdī mēs noteikti piedūrāmies. Tas nebija nopietni, bet tas nebija arī ar tādu izsmiešanu. Tā bija tas nebija tā kā paņirgāties. Un tagad, īstenībā, pastījos nesen, un vēl mēs to speciāli nedarījām. Man liekas, ka mēs to speciāli nedarījām. Tā dziesma ir iznākusi 1. aprīlī. Joku dienā. Un es nezinu, kā tas notika. Un tad es vienkārši to dziesmu, un es pats sāku šaubīties, es nesaprotu, mēs atceros pa ģimeni, loga vaļā pa bausku, lai braucam mašīnā, klausamies. Un es nezinu, vai tas ir pa joks vai īstam, un es paralēli nokačāju Bībeles aplikāciju telefonā, sāku lasīt, un jo es vairāk lasīju, jo es sapratu, šitas ir tas, ko es esmu visu laiku meklējis. Wow. Visu mūžu es meklēju to atskaites punktu, kad, kur tas ir? Viss, es esmu pats atradis, es esmu meklējis, bet kur tas ir? Un es atceros, un es vēl turpināju pīpēt, un es atceros, es skatījos Latvijas kristīgā radio raidījums, bija YouTube arī jau tādu, un tur bija Juris Doveiko, man liekas, tā Albergu raidījumu. Un es vienkārši klausos, man liekas, kā es to visu saprotu, ko viņi runā. Jo es esmu reāli tēmā, es visu saprotu. Yeah. Jo tie, kas zina, ka tu runā ar kaut kādu kristīgu cilvēku, jūs varat runāt, jūs esat vienā tēmā, jūs varat stāstīt, un tā. Un tas bija tas posms, atceros, es lasīju. Un vienā brīdī es vienkārši arī, es sapratu, 2000 gadu atpakaļ ir bijis Jēzus, viņš ir īsts, viss ir uzrakstīts, kā viņš bija. Viņš runāja gudras lietas, viņš nomira, vēl augšām cēlās. Kas tas pa džeku vispār? Man šitas ir tas īstais, kuram es kam es gribu ticēt. Un viss, un tad sapratu, ka viņš ir dzīvs, kaut kā man tā saprašana. Un tad es vienkārši teicu, Jēzu, tu redzi, es nevaru vairs, lūdzu, palīdz man, es vairs nespēju. Un es nezināju, kā tur pareizi vai kā lūgt, es vienkārši runāju. Un viss. Un kopš tā kaut kādā brīža bija kaut kāds posms, es atceros, kaut kāds 2-3 dienas nepīpēju. Tad atkal uzpīpēju, man bija skumjas sirdī, kad es esmu piečakarējis Jēzu apmēram vai vēl kaut kā. Un tad tāds posms, ka tu es par to negribētu teikt, tas tik daudz nav par to atkarību šajā brīdī, bet tas bija par daudz, kad es beidzot zināju, kur es atrodos, kas notiek un kas ir šī visa autors. Man beidzot bija miers. Man nevajadzēja katru dienu domāt jaunas teorijas, kā tas viss notiek, kā enerģijas apmainās, kura kas un kā. Man bija beidzot miers, jo es biju atradis pie kā pieķerties. Tā kaut kā. Es tieši, vienkārši visi šie jautājumi, ko es vienkārši sagatavoju šajā virzienā, tu vienkārši uz visiem vienkārši pa vienam, bam. Tas ir tieši forši. Kā praktiski, piemēram, ko tas nozīmē priekš tevis praktiski, kā tu to piepildi savā dzīvē, to mieru, jo taču dzīve ir dzīve un ir arī kaut kādi nemieru un dažādas lietas notiek. Kas ir tas, ko tu dari? Ar ko atšķirās, īsāk sakot, ar ko tad atšķirās? Tu esi ticīgs cilvēks, tev tagad ir tāds instruments liels un no neticīga. Kāda ir tā atšķirība? Ko tas praktiski nozīmē? Es pat teiktu otrādāk, jo man liekas, bieži vien mēs to nevis, kad man ir instruments, pirmkārt, es teiktu, ka es esmu tā kā instruments, tā kā Dieva rokās, jau es apzinos, ka kaut kas lielāks caur mani darbojās, un es domāju, ka tā bieži vien, vismaz manā dzīvē, tā atšķirība, tu tādā publiskā dzīvē, viens mums labi var runāt par to, stāstīt kādam, bet bieži vien varbūt tu to atšķirību tik ļoti, vismaz manā dzīvē, tu nemanīsi. Tā kā ar ko viņš atšķirās, bet tas miers ir kaut kas tāds, un tāpēc es varētu teikt, ka vismaz tā ir mana ticība, ka par kristietu tu nevari pats izvēlēties un kļūt. Vismaz tā ir mana pārliecība. Ka tas ir kaut kas, tas miers nav atkarīgs arī no tevis. Tas ir Dievs kaut kādu tev iedod to mieru, un neatkarīgi, es ticu, ka tu to mierā vari vairāk būt viņā, atmest pārējās lietas, bet tas miers, vismaz manā dzīvē, lai kādas situācijas ārēji būtu, cik nemierīgas viņas būtu, cik ārēji es varbūt pats būtu nemierīgs kaut kādā uzvedībā. Tas miers ir kaut kāds, kā Bībelē rakstīts, tas miers ir tāds, kas
tas nav saprotams, tas miers. Tas ir kaut kāds tik ļoti dziļš, kuru tu pat nevari ģenerēt. Man nav vairs jāpaļaujās. Es, protams, praktiski es varu lūgt, lasīt, un tas man tā kā tuvina Dievam, bet es cenšos, lai manā dzīvē tomēr, ka tas nav tā kā es atkal esmu, jo man vienkārši bija sāpīgs, bija meditācijās, vēl kaut kā, kur visu laiku, ja tu dari, ja tu meditē, tu jūties kaut kā, tu nonāc kaut kādā stāvoklī, tad atkal tu esi tas, kas uztur to mieru. Bet šeit, vismaz priekš manis kristietība ir tad, ka Dievs ir tas, kas uztur. Un Dievs ir tas, kurš. Dievs, protams, es daru savu pusi, bet Dievs ir tas, kurš viņš ir tas. Viņš ir tas. Es gribu uz viņu paļauties. Es negribu paļauties uz sevi vairs. Un to es savā dzīvē arvien vairāk piedzīvoju, kad tu vari ne no kā pamosties no rīta, un tev ir kaut kāds, tāpat kā es jau pirms intervijas teicu, es jau vakar jūtu, kā Dievs manī ielēja, dzīvību, lai es šodien varētu runāt. Un cilvēki klausoties, viņi tik daudz nedzirdēs intelektuāli kaut kādas gudrības. Tagad praktiski pastāstīšu viņiem, kā dariet šitā, pieņemiet Jēzu, noskaitiet 4 soļi. 4 soļi līdz Jēzum. Bet, lai viņi piedzīvo to dzīvību, varbūt to mieru, ko Dievs dod. Un tas nav no manis. Es noteikti neesmu kaut kāds kristiešu vislabākais piemērs kaut kādā mūsdienu kristietības kaut kādos ietvaros, bet tas praktiskā ziņā, ko es varu pateikt? Praktiskā ziņā tāda viena praktiska lieta, lai mēs tur nerunājam, tas ir abstrakti, priekš manis tā ir ļoti liela, tā kā no vienas puses bijība Dieva priekšā, ka es kaut kādās situācijās, kur man ir jāatvainojās, vēl kaut ko, es bīstos un cienu Dievu, un man ir tā kā vienmēr tāds, es dzīvi nenodzīvoju tā kā, tādā, daru, ko gribu, jo dažreiz ir tas piemērs, kā Jēzus piedeva visus grēkus, tagad daru, ko gribu. Tad, kad Jēzus tev piedos visus grēkus, un tad, kad tu satiksies Jēzu, tu varēsi mēģināt dzīvot, kā tu gribi, bet tu nevarēsi vairs dzīvot tā, kā tu gribi, jo tev iekšā visu laiku viņš tā mīloši tur, un tu negribi kaut kādā brīdī kaut vai izdari kaut ko, bet tu negribi. Un manā dzīvē es uz bērniem ļoti izjūtu šo praktisko lietu, kad zinu, kad es kaut ko sakliedzu vai izdaru vai kā. Man uzreiz es gribu atvainoties. Un tā lieta ir tāda, man liekas, ka ar kristietību, man liekas, tāds ceļš no vienas puses visi grib tiekties kaut kur, darīt, izmainīties, kļūt labākām, bet man liekas, kristietība atkal ir tāds uz otru pusi, jo tu nevis gribi izmainīt, labot to esošo situāciju kā praktiski, bet tu atzīsti, ka tu neizdarīji pareizi. Un tas ir otrādāk. Un kā vīriešiem tas ir ļoti grūti, jo tas ir tev jānomet, es varu, es sačakarēju, es to izlabošu. Es tagad audzināšu to bērnu citādāk. Tā vietā, lai pateiktu tam bērnam, kad bērns redz, tētis arī vājš ir. Tētis arī man ir bijis situācijas nesen, kad es uzsprākstu kaut ko tur, uzbļauju, un pēc tam man es raudu, un es domāju, pāc, un es atvainojos, es saku, sorry, bērni, es tas biju. Un viņi nāk, un viņi saka, tēt, nē, mēs tev mīlam, viss ir labi. Un viss, un tā situācija pagaist. Nevis tu turies pie sava, un tu tagad mēģini skaidrot. Saproti, tētis bija tāds, un jūs man nokaitinājāt, un tu turi to. Bet kristētība, man liekas, ir par to, ka tu māki atzīt kļūdas. Neattaisnojot vēl sevi. Tā kā praktiski priekš manis tā kaut kādas situācijas, Virzosimies lēnā garā pie finiša jautājumiem, un arī tādi sagatavot. Bet tomēr es vēl gribu pakavēties vienā lietā par garīgumu, par konfesiju daudzumu. Vienkārši vienkārši interesanti. Ko tu domā, kāpēc, ja pēc idejas mēs tagad dzirdam, un šī ir tāda tiešām ideāls variants kristietībai, ka tu to esi atzīsti, to kāds tu esi, un Dievs tavā dzīvē izpaužas vislielākajā mērā. Bet kāpēc ir tik daudz tās konfesijas un tās dažādības? Kā tu to skaidrot? Es domāju, ka vienkārši tas ir cilvēcīgi, dabīgi, ka cilvēki visu laiku grib kaut ko būvēt, kaut kādas sistēmas un vēl. Es neuzskatu, ka tas ir slikti, bet ir viena pareizākā pati. Konfesija? Jā. Kur mēs atrodamies? Luterāņi pareizē.
Nē, bet zini kā, ir... Es nezinu, vai tā priekš manis ir viena Bībeles rakstuvieta, kur ir rakstīts, ka novirzieniem arī jābūt, lai redzētu ticībā rūdītos. Jo man liekas, ka konfesijas ir par gaumi un praktisku izpausmi. Vismaz priekš manis, kā tev praktiski patīk... piemēram, man ļoti bieži esmu bijis draudzē, kur ir tāda harizmātiska draudze, kur dzied, kur viss brīvi, brīvi, un tur tiešām viss brīvi. Es esmu arī bijis pie Mediņa katoļu baznīcā, kur man patīk, kur tu aizēji, kur tev varbūt nav tā, ka tu visu laiku sveiki, kā ne? Dievs svētī. Vienkārši tu vari atkal pasēdēt un tādā padomā, tur ērģeli spēlēt, dzied un tā. Man liekas, tas ir tas. Un tie kaut kādi, zini, kā tie viena pareizā vai tur tie karo un tie atkal, tad tā harizmātiskā puse saka, tie vispār ir nedzīvi, katoļi vispār nedzīvi, un tie atkal saka, tie atkal ir, tas nav no Dieva, tur tās. Un tas viss ir tāds, tas ir cilvēcisks, man liekas, tādi strīdi, cilvēciskas lietas, un man liekas, tie ticībā rūdītie parādās iekš tām konfesijām, kad īstenībā var redzēt, ka katrā tajā konfesijā tu var redzēt, ir tāds kā, tu var redzēt šos Dieva vīrus vai Dieva sievas, kas ir, un ka viņi pat nepievērš tam uzmanību. Viņi nedala, viņi ir varbūt, viņi asociē sevi, es esmu luterāns, es esmu katols, bet tad, kad tu ar viņiem runāsi vēl, tu nejutīsi, tu redzēsi, ka viņi pāri jau tam. Yeah. Un tas nav vieta šķelšanās. Vienam patīk tā, protams, ir kaut kādas lietas, bet pāri visam, es nezinu, kaut kāds tāds... Gan jau mīlestība ir tā, kas no vienas puses parāda varbūt kaut kādu, nezinu. Vienīgā pareizi, es varu pateikt, vienkārši vienīgais pareizais ceļš ir Jēzus, viss, un pārējais, ja tu tici Jēzum, trīsvienīgam Dievam, tad man liekas, ka tad pārējās lietas, kā tu tici, tas, es domāju, protams, tev ir jābūt gudram, tas ir tavā un Dieva priekšā, bet tā, kad es tur iejaukšos un tagad tev teikšu, ka tu tur nepareizi tici vai vēl kaut kā, es tev varu kaut ko pastāstīt no manas puses, bet es noteikti esmu bijis tāds. Un man ir kauns, ka es esmu tāds bijis dažreiz, kad es esmu tur rādījis, un tas nav pareizi. Bet, zin kā, visi mēs augam. Piedodiet kādi, kam es esmu teicis kaut ko tādu. Kas ir tas, varbūt arī tas uz tevi neattieksies, bet varbūt arī attieksies, pēdējais jautājums pirms fināla jautājumiem. Kas ir tas lielais jautājums, ar kuru tu šodien dzīvo? Tu dzīvo ar to tēmu, piemēram. Es dzīvoju, pieņemsim, ar pazemību. Tas man šodien ir tāds, kas man ir reāli uzrunā. Vai es domāju par šo, vai notiek karš, es dzīvoju tur ar to, kā tas ir. Vai ir kaut kas tāds, ar ko tu dzīvo šodien? Kaut kādas divas lietas nāk uzreiz prātā. Viena lieta, ko es pēdējā laikā, ka Bībelē ir rakstīts, ka Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Kā bieži vien mēs varam daudz runāt, stāstīt, bet tā spēka, tas otrs cilvēks nepiedzīvot to spēku. Un tā ir tāda lieta, ko es savā dzīvē ļoti gribu, lai Dievs to dara, jo es esmu redzējis Amerikā, kur ir cilvēki atkarībās uz ielas, un tur viņam var stāstīt, cik tu gribi, viņš ies pēc tam šļircēs šo šļirci, kamēr viņš nepiedzīvo šo spēku, kas ir no Dieva. Vienalga kādā formā, tikmēr, un man liekas, tas ir tas, kas maina cilvēkus. Tāpēc raksta, Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Un otra lieta, man kā tādam filozofam vienmēr ir šis, un tas, es domāju, visu dzīvi, kā ir, brīva griba, kur viņa sākas, kur viņa beidzas, kur ir, tā kā es ticu Bībelē, tur tik daudz no vienas puses tev jādara, ar bailēm un drebēšanu, lai jūs to pat svēt, tev jādara ar atkal nevis no skriešanas, gribēšanas, viss no Dieva žēlastības. Ja labu gribēt, mums ir dots, bet labu darīt nē, un tas ir mans mūžīgais jautājums, ar ko es dzīvēju ikdienā, kad kā ir Dievs? Un es arvien vairāk, un man liekas, kad ir abas puses, kuras tu nekad nenoķers. Tu nenoķers, tagad visu es daru, vai es ļauju Dievam izpausties. Tu dzīvo tajās, tā kā tu nevari atkost, jo tu izdzīvo tās sāpes, kad es nolažoju. Es neizvēlējos pareizo izvēli. Un paiet kāds laiks un saprot, Dievs caur šito izvēli, kas man likās drausmīga. Viņš ir kaut ko tik skaistu izdarījis. Es biju kaut kādam cilvēkam salauztībā savā kaut ko pateicis, un viņam tas ir kaut ko nozīmējis. Tāpēc tas ir tāds, un man liekas, tas ir lielais Dieva noslēpums, ko par gribu.
par nebrīvu. Mums ir brīva griba, protams, bet kaut kāds tāds, kurš ir tas, kad tu tā kā Dievs rīkojas vai es rīkojas. Tas noslēpums tāds kaut kāds. Kristus noslēpums. Ja tev interesē, ir tāds Mārtiņa Lutera darbs Gribas verdzība. Viņš ļoti dziļi pēta šo jautājumu. Kur to var kaut kur? Jā, ir grāmata. Vienkārši ieskatīties. Fināla jautājumu. Īsi vienalga, kā tu jūti, vienkārši, ko tu par to domā. Kas tev vislabāk patīk sievietē? Kas man vislabāk patīk sievietē? Tā, labi, es neteikšu to, kas man nāca uzreiz galvā. Bet es domāju, tas ir kā par sievieti, kā par viņu sievišķību. Jā. Es varu teikt tikai par savu sievu, jo man visvairāk patīk sarunas kaut kādā ziņā, ka tev ir interesanti. Īpašība, kāda man patīk. Es nezinu. Pats tik grūti jautājumi, Raimonda, šis tik grūts. Tāds man vienreiz bija kaut kādā laulāto šitajā lekcijā, ka man vajadzēja pateikt, kas notiek nevis kas notiek, bet kas man patīk otrā sievietē, kādas īpašības man patīk. Un tad man domāja, man tagad jāizdomā, tu esi smaidīga vai vēl kaut kā. Es nevaru, Raimond. Okay, man jāmācās noformulēt noteikti savas domas. Kāda īpašība tev visvairāk patīk vīrietī? Vīrietī? Izlēmība. Jā. Ko tu nevari, kas tev nepatīk cilvēkā? Kāda īpašība? Paštaisnīgums, laikam tā varētu teikt. Paštaisnīgs cilvēks, ka viņam neko nevar pateikt, ka viņš zina, kā ir viss. Tas tā kā man atgrūž. Es domāju, visiem tas atgrūž, jo to jūt to smaku jau no tāluma. Jā. Kas tavā uztverē ir īsta laime? Īsta laime noteikti ir sirdsmiers, miers. Īsta laime priekš manis ir laikam miers. Patvērt, ko es teicu, tas patvērums, tā ir īsta laime. Nevis ārēji kaut kādas lietas, bet īsta miers laime. Es vakar varētu teikt, piedzīvoju īstu laimi, gāju ar savu mazo puiku gulēt. Mēs gulējām gultā un sapratu, neko vairāk nevajag. Tā kaut kā. Un pēdējais. Ko tu sev pateiktu, ja tu satiktu sevi pirms 15 gadiem? Un tu tagad atbildes. Es viņam pateiktu, Pēterītim. Es patiesu. Galvenais, es patiesu. To es pateiktu viņam. Ar mums kopā bija Pēteris Upelnieks. Paldies tev par tavu klātbūtni. Paldies, Raimond, par tavu klātbūtni. Liels paldies, ka tu skatījies šo interviju. Iekomentē lūdzu, kura Pētera Upelnieka dziesma tev patīk vislabāk. Un iepriekšējā raidījumā bija konkurss, kur tu varēji iegūt 2 mača tējas no Drink Hoko. Aizies to raidījumu, iekomentē, atbild uz tiem jautājumiem, un viens no tiem cilvēkiem iegūs 2 tējas. Un tad nākamajā raidījumā mēs paziņosim, kurš ir šīs dāvanas ieguvējs. Paldies tev par tavu klātbūtni, tiekamies